Jūs jau zināt, ka Irānas karš ir izsmēlis ASV krājumus. Jūs arī jau zināt, ka tas nekavējoties ietekmē Ukrainas spēju iegādāties ieročus no ASV piegādātājiem. Jūs vēl esat dzirdējuši arī par bažām, kas Taivānai ir par atbilstošu aizsardzību gadījumā, ja notiktu iebrukums no kontinentālās daļas. Un jūs iespējams esat dzirdējuši arī to, ka tā kā Ķīnas Tautas Republikai trūkst desanta kuģu, vismaz pēdējās no šīm bažām visticamāk sāks piepildīties tikai pēc pāris gadiem. Taču tas, kas līdz šim ir palicis ārpus uzmanības centra, ir tas, ko es saucu par Trešā pasaules kara pamatusticamības problēmu. Un tā ir problēma, ko ir atklājis Irānas karš. Tā ir problēma, kas sāsinās tās problēmas, ar kurām saskaras Ukraina. Un tā ir problēma, kurai nav vienkārša risinājuma. Tāpēc pievienojieties man šodien, kad aplūkosim, kā pasaule, kurā mēs pašlaik dzīvojam, varētu kļūt vēl sliktāka. Kā mēs apspriežam atšķirību starp acīmredzamu ticamības problēmu un pašu uzticamības problēmu. Tam sekos mikroskēmu minispēle, par kuru pārvērtīsies Trešais pasaules karš, kā Amerikas Savienotās valstis varētu atrisināt savu uzticamības problēmu, kā arī daži papildus ārkārtas plāni, ja vispārējais neizdosies. Ņemot vērā līdz šim apspriesto skatījumu, jūs droši vien jau nojaušat, ka es runāju par to, kas notiek pēc tam, kad Tautas atbrīvošanas armijas kuģi atstāja Ķīnas Tautas Republiku un dodas tieši uz Taivānu. Turklāt, ņemot vērā, ka Trumps ir pašreizējās situācijas pamatā, jūs varētu domāt, ka galvenā uzticamības problēma ir viņa apņēmība aizstāvēt salu šādos apstākļos. Varbūt jūs satrauc ASV krājumu bēdīgais stāvoklis. Varbūt tas ir Trumpa kaprīzais raksturs. Varbūt tas ir Trumpa nevēlēšanās kopumā iesaistīt sauszemes spēkus. Varbūt tas ir Trumpa aizraušanās ar gardiem meksikāņu ēdieniem, ko var ēst ar rokām. Nu, tā ir uzticamības problēma, bet es nedomāju, ka tā ir galvenā uzticamības problēma. Patiesi ir dažādi pretargumenti šīm Trumpa specifiskajām problēmām, kas var daļēji mazināt dažas bažas. Pirmkārt, Pentagona aizkulisēs galvenā uzmanība ir pievērsta Ķīnai, pat ja citas problēmas nonāk uzmanības centrā. Ir svarīgs jautājums, cik lielā mērā Trumpa attieksme pret Irānu tiek pārnesta uz Indoklusā okeāna reģionu. Un ir arī praktiskāks aspekts. Apstāšanās Irānā iespējams bija domāta, lai kaut ko paturētu rezervē strateģiski nozīmīgākam reģionam, proti Ķīnai. Tātad, vai tur būtu jāraizējas? Jā, bet tās ilgs tikai vēl dažus gadus, un tad nāks kāds cits. Visas šīs problēmas, kas saistītas tieši ar Trumpu, vairs nebūs aktuālas. Un, ja paveiksies, ASV krājumi nedaudz uzlabosies. Drīzāk uzticamības problēma, par kuru es šodien domāju, ir tik būtiska, ka tā attieksies uz jebkuru prezidenta kandidātu, kurš varētu sekot Trumpam. Šīs problēmas pamatā ir vienkāršs stratēģisks apsvērums. Savienotās valstis var tikai ticami draudēt iejaukties Taivānas konfliktā, ja dalība karā ir izdevīgāka nekā palikšana malā. Zinu, tas ir tautoloģiski, bet ir vērts padomāt par šīs atziņas sekām. Kāpēc Taivānā ir kļuvusi par tādu apsēstību stratēģiski domājošu nacionālās drošības speciālistu vidū? Galu galā, tā ir mikroskopiska sala plašākā skatījumā. Nu, atbilde ir mikro, kā mikroshēmās. Es jūs pasargāšu no pārējā stāsta par to, kā pasaules ekonomika sabruks, ja Taivāna pārtrauks ražot pusvadītājus un globālās piegādes ķēdes apstāsies. Un no tā jūs iegūstat pamata stāstījumu par to, kā karam teorētiski vajadzētu norisināties. Tad uzsāk iebrukumu. Amerikas Savienotās valstis krīt panikā un sāk piepludināt Indoklusā okeāna reģionu ar visiem pieejamajiem resursiem, kas cerams ir vairāk nekā tas, kas atrodas krājumos uzreiz pēc Irānas kara. Ja paveicas, Ķīnas Tautas atbrīvošanas armijai neizdodas izsēsties krastā, un globālā ekonomiskā sistēma paliek neskartā. Bet iedomāsimies, ka karš turpinās vēl nedaudz ilgāk. Vai arī, alternatīvi, Amerikas Savienotās valstis tiek pārsteigtas nesagatavotas visā šajā situācijā. Varbūt izskatījās, ka Ķīnas Tautas Republika vienkārši kārtējo 67. reizi rīko mācības, bet šoreiz viņi pārgāja robežu. Ko tagad darīt? Nu, galvenais jautājums šeit ir tas, kas padara iejaukšanos izdevīgāku Savienotajām valstīm nekā alternatīvu, lielā mērā ir ekonomiskā situācija.
Ja piegādes ķēdes joprojām ir neskartas, bet citādi viss ir gaidīšanas režīmā, līdz kļūst droši atsākt eksportu, tad ir ļoti liela nozīme turpināt aizsargāt salu. No otras puses, ja sala ātri pārvēršas par krāteru virkni, tad Savienotajām valstīm tajā brīdī ir ievērojami mazāk ko aizsargāt. Augsts aprēķinošs prezidents tādēļ varētu nolemt, ka karš faktiski ir beidzies un atteikties iejaukties. Un tā iebrukums Taivānā pārvēršas par savādu minispēli ap salas pusvadītāju ražošanu, kur abām pusēm dažkārt ir stimuls tehnoloģiju saglabāt, bet citreiz to iznīcināt. Taivānas dilemma ir nedaudz vienkāršāka. Tā vēlas aizsargāt savu pusvadītāju industriju, jo tieši tāpēc sala ir bagāta. Jūs vienkārši nenogalina zose, kas dēj zelta olas. Fakts, ka šī industrija arī notur Amerikas Savienotās valstis iesaistītas salas aizsardzībā, ir kā ķirsītis uz kūkas. Tāpēc Taivāna centīsies aizsargāt šo nozari cik vien iespējams, kamēr misijai būs labas izredzes uz panākumiem. Tomēr Taivānas pusvadītāju aizsardzība nav absolūta. Ja karš noritēs slikti, Taivāna pa gaisu evakuēs visu savu cilvēku kapitālu, iespējams pārceļoties uz Arizonu. Taivāna arī sāk sabotēt visu savu darbību salā. Un to ir pietiekami viegli izdarīt. Vērtīgās iekārtas ir ārkārtīgi jutīgas. Viss, kas nepieciešams, ir pa vienam cilvēkam katrā ražošanas telpā ar beisbola nūju, un viss būs bezvērtīgs stundas laikā. Esmu pārliecināts, ka tas, kurš veiks diversijas operācijas, jutīsies pretrunīgi par šo situāciju. No vienas puses tas iznīcina tik daudz cilvēku radītas vērtības. No otras puses, esmu pārliecināts, ka būs patīkami atriepties ČTR. Neviens uz salas nevēlēsies, lai kontinentālā Ķīna gūtu peļņu no šīm iekārtām. Turklāt Taivāna ir kalnainā un piemērota partizānu karam. Mērķis ir padarīt Ķīnas Tautas Republikas uzturēšanos pēc iespējas sāpīgāku. Pusvadītāju ražošanas izvākšana ir liela daļa no tā. Pievēršoties Ķīnas Tautas Republikas stimulu jautājumam, lietas sāk kļūt dīvainas. Kontinentālā Ķīnā vēlētos saglabāt visas iekārtas neskartas, jo nauda ir laba lieta. Taču Ķīnas Tautas Republikā arī vēlas pakļaut Taivānu savai kontrolei un pilnībā pabeigt pilsoņu karu, kas sākās pirms 99 gadiem. Savienotās valstis stāv tam ceļā. Tāpēc kāds, kurš sēž Pekinā, varētu secināt, ka ir saprātīga doma jau pašā sākumā iznīcināt visas Taivānas pusvadītāja rūpnīcas. Varbūt tas atturēs Savienotās valstis no iesaistīšanās karā, tādējādi ievērojami palielinot veiksmīgas iebrukuma iespējamību. Laba iespēja ar zemāku vērtību var būt labāka nekā slikta iespēja ar augstu vērtību. Labi, ņemot vērā šo stimulu struktūru, kā Savienotās valstis atrisina uzticamības problēmu? Vienkāršākais risinājums ir vienkārši atzīt, ka šeit nav iespējams uzvarēt. Ja karš sākas, pieņem faktu, ka pusvadītāju industrija ir zaudēta lieta un turpini savu dzīvi. Es iepriekš pieminēju Arizonu. Tā nebija nejauša vieta. TSMC paziņoja par plānu būvēt rūpnīcu Arizonā Trumpa pirmās administrācijas laikā. Celtniecība sākās Baidena administrācijas laikā, un rūpnīca tika paplašināta Trumpa otrās administrācijas laikā. Daļa no tā ir rezerves plāna izstrāde gadījumam, ja Taivāna izrādās zaudēta lieta. Jūs varat saprast, kāpēc tieši ASV militārie spēki ir ieinteresēti izveidot piegādes ķēdi, kas nav atkarīga no vietas, kas atrodas 100 jūdžu attālumā no Ķīnas kontinentālās daļas. Taču atzīt, ka brīdis, kad sākas karš, varētu būt arī brīdis, kad karš no ASV skatpunkta jau ir zaudēts, nenozīmē, ka Vašingtona ir bezcerīgā situācijā. Jums vienkārši ir jāpārliecinās, ka nekad nenonākat līdz brīdim, kad Ķīnas Tautas Republika sāk iebrukumu. Vai redzat agrāk minēto problēmu? Kā viss Irānas kara jautājums atgriežas pie šī? Labākais veids, kā proaktīvi aizsargāt Taivānu, ir apbruņot Taivānu jau tagad. Jo labāk Taivāna ir sagatavota sevi aizstāvēt, jo mazāk iespējamā ASV iejaukšanās ietekmē Pekinas aprēķinus. Padariet veiksmīgu izsēšanos neiespējamu, un pārējās bažas kļūst nebūtiskas. Tagad Taivānā cenšas to izdarīt, taču gan centienos, gan īstenošanā ir daudz neskaidrību. Sala pēdējās 10 gades laikā ir palielinājusi savu aizsardzības budžetu, ņemot vērā inflāciju par aptuveni 50%. Tagad tā tērē 2,5% no IKP aizsardzībai, kas pēc NATO Velsas apņemšanās standartiem ir ļoti labs rādītājs.
taču tas joprojām ir krietni zem 3,5% pamatizdevumu sliekšņa, ko nosaka jaunākā Hāgas apņemšanās. Un to drošības vide uz salas izskatās mazāk kā Eiropa 2014. gadā, bet vairāk kā Eiropa 2026. gadā, un iespējams būtiski sliktāk. Taivāna plāno vēl vairāk palielināt savus aizsardzības izdevumus, bet redzēsim, kā tas attīstīsies. Īstenošanas ziņā Amerikas Savienotās valstis rāda aizkavēšanos. Līdz 2025. gadam Taivāna ir apņēmusies iegādāties ASV ieročus par 20 līdz 22 miljārdiem dolāru, taču šie darījumi joprojām nav izpildīti. 11 miljārdu dolāru apņemšanās decembrī vēl vairāk palielināja deficītu. Daudzi faktori ir veicinājuši šo plaisu. ASV aizsardzības rūpniecības bāze kopš augstā kara beigām ir bijusi visai vāja, un tā neuzlabojās arī Džordža V. Buša laikā, kad Savienotās valstis koncentrējās uz cīņu pret sacelšanos, nevis smagās tehnikas ražošanu. It kā uzsverot agrākās bažas par piegādes ķēdēm, Covid pandēmija aizkavēja visu, sākot no Taivānā ražotajiem mikroshēmām, kas bija paredzētas ASV produktiem, līdz pat iekšējām aizturēm pašās Savienotajās valstīs. Tieši tad sāka strauji augt neizpildīto pasūtījumu uzkrājums, un kopš tā laika situācija nav atjaunojusies. Bet pēdējais nagla zārkā, iepriekš pēdējais nagla zārkā, bija karš Ukrainā. Tā kā šī nebija hipotētiska situācija, un Krievija patiešām iebruka kādā valstī, Baidena administrācija deva prioritāti piegādēm uz Kijevu. Tas atstāja Taivānu ārpusē, tikai vērojot notiekošo. Patiesībā šīs piegādes radīja satraukumu Pentagonā, kas galu galā noveda pie tā, ka Trumpa administrācija pārtrauca tiešo palīdzību Ukrainai. Problēma atrisināta, vai ne? Nē, pilnīgi noteikti nē. Tagad mums ir Irānas karš. Savienotās valstis nākamos pāris gadus pavadīs atjaunojot savas krājumus. Taivāna turpinās saņemt dažus ieroču pārdošanas darījumus, bet tie nebūs pilnā apjomā, un visticamāk neizpildīto pasūtījumu apjoms pieaugs. Salas drošība iespējams ir vissvarīgākā prioritāte Pentagona iekšienē, bet tā nav vienīgā prioritāte, un jebkādas piegādes Taivānai būtībā būs noderīgas tikai, lai atturētu Ķīnas Tautas Republiku. Lai saglabātu elastību un spētu reaģēt uz citiem karstajiem punktiem, Amerikas Savienotās valstis paturēs lauvas tiesu no uzkrātajiem krājumiem. Tā ir galvenā ASV ievainojamība, ko ir atklājis karš ar Irānu. Nav tikai tas, ka Vašingtonā ir mazāk bruņojuma, ar ko cīnīties pret Pekinu. Runa ir par to, ka Taibei vajag šo bruņojumu piegādāt tagad. Jebkādi solījumi steidzami piegādāt pēc notikušā nav īpaši ticami, jo līdz brīdim, kad šīs piegādes varētu ierasties, Taivāna no ASV skatpunktā jau varētu būt zaudēta lieta. Nemaz nerunājot par to, ka piegāžu veikšana kara zonā būs vēl sarežģītāka. Tas varēja izklausīties pēc drūma vērtējuma, tāpēc ļaujiet man noslēgt ar pāris cerīgiem punktiem ASV partneriem reģionā. 1. Atšķirībā no mūsu iepriekšējā pieņēmuma, ir maz ticams, ka Savienotās valstis tiks pilnībā pārsteigtas, ja un kad sāksies iebrukums. ČTR būs jāizvieto liels iebrukuma spēks otrā šauruma pusē, kas ievērojami pārsniegs to, kas būtu normāli vienkāršām mācībām. Tas ir tāds pats raksturīgs signāls, kādu Krievija deva pirms kara Ukrainā, toreiz izvietojot karaspēku Baltkrievijā un citās vietās. Taču jebkāda atbilde no Amerikas Savienotajām valstīm būtu veikta lielā steigā, un šajā brīdī būtu grūti atturēt Pekinu. Galu galā, Ķīnas Tautas Republika zina, kā Amerikas Savienotās valstis varētu reaģēt šādā veidā. Ja Ķīnas Tautas atbrīvošanas armijā jau stāv rindā pie kontinentālās daļas ostām, tas nozīmē, ka Ķīnas Tautas Republikas kara plānotāji ir aprēķinājuši, ka Amerikas Savienoto valstu steidzīgā rīcība nebūs pietiekama šim uzdevumam. Tātad tas varētu atturēt Ķīnas Tautas Republiku no procesa uzsākšanas, taču es kļūtu nervos, ja process jau būtu sācies. Otra cerīgā lieta ir tā, ka ir vēl viens uzticamības avots, par kuru mēs vēl neesam runājuši. Jau ilgi pirms Taivāna sāka nodarboties ar pusvadītājiem, Amerikas Savienotajām valstīm bija aizsardzības attiecības ar šo salu. Daļa no tā bija saistīta ar nostāšanos pret komunismu, taču tas noteikti nebija saistīts ar demokrātiju. Taivānas pirmās brīvās un godīgās prezidenta vēlēšanas notika tikai 1996. gadā. Drīzāk jūs varētu atcerēties šādu militārās stratēģijas piemēru. Taivāna atrodas tā sauktajā pirmajā salu ķēdē, teritoriju virknē, kas stiepjas no Ķīnas kontinentālās daļas.
Savienotajām valstīm ir daudz vieglāk ierobežot Ķīnas Tautas Republiku, ja Ķīnas Tautas Republika nevalda pār nevienu no šīm salām. Taču tiklīdz Taivāna krīt, Ķīnas jūras kara flotes zemūdenes var pazust dziļākajos Klusā okeāna ūdeņos. Tāpēc es neliktu uz spēles visu, ka Savienotās valstis atteiksies no Taivānas tikai tāpēc, ka visas rūpnīcas ir bojātas. Ja Savienotajām valstīm rūp pārējās Klusā okeāna reģiona un pasaules aizsardzība, tad šīs aizsardzības līnijas saglabāšana ir ļoti svarīga. Te vēl viena būtiskā atruna. Pirmās salu ķēdes nozīme saprot militārie plānotāji. Tas nav kaut kas, ko saprot vidējais amerikāņu vēlētājs. Tieši tā, ja jūs skatāties šo video, jūs esat labāks par vidējo. Apsveicu! Jebkurā gadījumā, viena no galvenajām mācībām, kas gūta no Irānas kara, ir tāda, ka, ja vēlaties, lai amerikāņu sabiedrība atbalsta kara centienus, jums ir jāizglīto un jāpārliecina viņi par situācijas stratēģisko realitāti. Es nedomāju, ka mēģināt viņus izglītot jau notikumu gaitā ir pareizā ideja. Tas ir kaut kas, kas jau tagad ir jāatkārto un jāizplata amerikāņu sabiedrībā, ja tam ir jāpanāk vēlamais efekts. Tātad, kādi ir mūsu galvenie secinājumi šodienai? ASV draudi iesaistīties Taivānas labā ir tikpat spēcīgi, cik liels ir kopējais ieguvums no šādas rīcības. Strauja Taivānas pusvadītāju ražošanas sektora iznīcināšana liek to apšaubīt. Šīs problēmas risināšanai ir nepieciešamas proaktīvas investīcijas Taivānas aizsardzībā. Tomēr Irānas karš ir licis apšaubīt ASV spēju veikt šādas investīcijas. Tikmēr jūs varat iesūtīt savus jautājumus manā sērijā Geopolitics Helpline, kas ir pieejama tikai Lines on Maps Extra platformā. Vai arī vienkārši ierakstiet savus jautājumus zemāk, un algoritms iespējams tos nogādās pie manis, kas to lai zina. Ja jums patika šodienas video, lūdzu nospiediet patīk, dalieties ar to un abonējiet kanālu, un es jūs redzēšu nākamreiz. Uz redzēšanos!